lai Spirit Airlines dus mierā. Kundze, ko? Kundze, ko? Es neko neesmu darījusi, runājot ar Spirit Airlines par savu lidojumu. Lai gan avio kompānija vairs nav ar mums, ir pasažieri, kurus mēs nekad neaizmirsīsim. Es neko nelikumīgu neesmu darījusi, tāpēc jūs nācat šeit un iejaucaties manās darīšanās, ja vien jūs kaut ko nedarāt. Mēs analizējam, kas noveda pie tā, ka šī pasažiera tika arestēta pirms pacelšanās. Es negribu iet uz cietumu, man patīk tikt arestētai, bet viss, ko es darīju, bija saruna ar Spirit Airlines. Šis ir Law & Crime, ko piedāvā Law & Crime. Es esmu Elizabete Milnere. Mēs visi esam bijuši šādā situācijā. Tu sēdi pie vārtiem, kuri tavuprāt bija tev paredzēti. Tad pēkšņi tie mainās. Bet, kad šī pasažiera palaida garām paziņojumu, viņa nolēma, ka par to uzzinās viss terminālis. Ir 2025. gada 24. maijs. Mēs atrodamies Fort Lauderdale, Floridā, Fort Lauderdale starptautiskajā lidostā. Broward apgabala šerifa biroja vietnieki dodas uz vārtiem G1. Lidojums uz Dallasu drīz pacelsies, bet viena pasažiere nepaspēja uz iekāpšanu. Mēs lūdzam jūs izlemt kopā ar zēnu, jo viņam ir 2 vārti. Jūs nevarat kādu prasīt, kundze, ko? Kundze, ko? Jautāsim! Es neko neesmu darījusi, runājot ar Spirit Airlines par savu lidojumu. Labi, par manu lidojumu. Tas var notikt divējādi. Nē, tas nenotiks nekādā veidā, jo es neesmu izdarījusi neko vardarbīgu. Es neko neesmu izdarījusi, es tikai runāju. Likumsargi identificēja sievieti kā 41 gadu veco Silviju Zaikoru. Un Silvijai bija jāsteidz uz savu reisu. Problēma ir tāda, ka viņa jau ir ieradusies par vēlu. Brovardas apgabala šerifa birojas. Ko jūs atnācāt šeit darīt, kamēr es runāju ar Spirit Airlines? Es netraucēju nevienu, nolādēts viņu. Es netraucēju nevienu, es runāju ar viņu. Es netraucēju nevienu, es nerunāju ar viņu. Es saprotu un es mēģinu iegūt informāciju. Nē, es noskaidroju situāciju. Bēso nāk šur, kamēr es noskaidroju savas darījuma lietas. Es neesmu izdarījusi neko nepareizu. Es neesmu viņu aizvainojusi. Es neesmu viņu vamājusi. Es neesmu viņai pieskārusies. Es neesmu izdarījusi neko. Es varu palikt tieši šeit un runāt par savu lidojumu. Tas, ka jūs nākat šur un mēģināt mani iebiedēt, neko nemainīs, jo es neesmu izdarījusi neko nelikumīgu. Es pat neesmu izdarījusi neko nelikumīgu. Tātad jūs nākat šurp, lai iejauktos manās darīšanās? Es neko nedarīšu. Ir grūti būt par uzbrukumu. Esi uzbrukums. Tātad viņa ir beigusi. Esi uzbrukums. Viņai jāiet prom. Nē. Es runāju par savu lidojumu. Es runāju par savu lidojumu. Es runāju par savu lidojumu. Nē, neaizstiet manu galvas kausu. Klausies! Mēs tev dosim 10 sekundes. Lūdzu, ejam! Saskaņā ar tiesas dokumentiem Silvija tika informēta, ka viņai jāatstāja lidosta un jāpārrezervē lidojums. Tātad paskatīsimies, kas notika, kad šīs 10 sekundes bija pagājušas. Iesim tālāk. Nē, jūs man nepieskarsieties. Es neko neesmu izdarījusi. Iesim, nāciet, kundze. Vai esmu kaut ko izdarījusi, kungs? Nē, nepieskarieties man. Nē, lūdzu tomēr. Jūs nedrīkstat man pieskarties. Ja jūs to darīsiet, Tas būs tā, it kā es pat par to nerunātu. Es neko nedaru. Es neko nedaru. es neko nedaru. Es esmu šajā arestā. Esmu arestēta. Vai mani arestē? 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 Nē. Bet Es neesmu. es neesmu arestēta. Bet vai mani arestē? Vai mani arestē? Tas ir pretrunā ar manu darbu. Vienkārši turpiniet. Vai mani arestē? Vai mani arestē? Par ko? Par ko? Par ko? Es negribu iet uz cietumu. Vai mani arestē? Bet viss, ko es darīju, bija saruna ar Spirit avio kompāniju. Un es lūdzu jums neaiztikt viņu ar spēku. Labi, tas ir labi. Tagad mēs esam pabeiguši. Tas arī viss. Vienkārši. Kas notiek? Jā. Es šo lietu izdarīšu ar spēku. Es nevienam neesmu pieskārusies. Es runāju ar Spirit Airlines. Jūs esat arestēts. Es pat neko neizdarīju. Jūs mani piespiedu kārtā arestēsiet. Jā, par neatļautu atrašanos teritorijā. Kur tad es neatļauti atrados? Man ir Spirit Airline biļete. Es nerīkojos nekārtīgi. Es tev piezvanīšu. Es nerunāju. Jūs mani arestējiet par ko tieši? Jūs varat to atkārtot atkal un atkal, puiši. Jo mums vajadzētu būt policijas kamerā. Es runāju ar Spirit Airlines. Es runāju ar viņu. Es neko neteicu. Es viņai neko nedarīju. Es viņai nenodarīju pāri. Es nebiju rupja pret viņu. Es viņai jautāju,
kāpēc viņa mani aizvaino? Jūs mani piespiežat, jo es runāju ar Spirit Airlines. Un jūs mani arestējat lidostā. Es varu ar jums runāt, cik vien vēlos, jo es jums jautāju. Saskaņā ar Spirit vārtiņa darbinieku teikto, Silvija uzvedās nekārtīgi. Viņa ieradās daudz pēc iekāpšanas laika, jo sēdēja nepareizajos vārtiņos, un pēc tam viņa lamāja vārtiņa darbiniekus. Paskaidrojiet man, lai saprastu. Viņa nevar jums pastāstīt vairāk. Jo viņa bija vārtiņa agente. Man vajadzēja aizbēgt. Vienkārši pasaki man, kas notika ar manu māti? Paula aizvēra vārtus, aizvēra durvis 14. Labi, viņa iegāja iekšā, un tiklīdz viņa iegāja, viņa redzēja šo sievieti skrienam. Un tad viņa piegāja pie telefona. Es saku, kundze, jums būs jāiet uz 5710, lai pārrezervētu lidojumu. Pirms es te paspēju pabeigt savu teikumu, viņa sāka kļūt ļoti uzvilkta. Saucot mani visādos vārdos, sakot, ka tu mani ielaidīsi lidmašīnā un tā tālāk. Un tad es viņai piezvanīju, un jūs varējāt dzirdēt, kā viņa kliedz, kad nāca lejā, viņa tikai kļuva arvien niknāka. Es mēģinu nofotografēt tavu mazo lietiņu. Tātad būtībā viņa atnāca šurp un jau atnāca agresīvi noskaņota. Jā. Viņa teica, ka bija pie ceļa vārtiem, jā, vienalga, kurā dienā viņa tur bija. Mums nav E13. Nē, tas ir 3. termināls. Tātad mums nav E13. Ak, nē, A13, bet jā, tas ir 3. terminālī. Jā, bet es mēģinu viņai izskaidrot, kundze. Nu, tā teica tas cilvēks, kad izgāja no TSA. Neviens neko neteica. Nē. Neviens neko neteica. Tātad, labi, tātad. Un tad, kad es atnācu parunāt ar viņu, viņa sāka kliegt. Es jau zināju, kas notiks. Tātad, labi. Tas arī viss. Labi. Bet man vajadzēja viņas vārdu, jo es gribēju, lai viņa dokumentē. Tātad, pirms jūs atnācāt, viņa mēģināja to no manis dabūt. Jo es teicu, vai es varu redzēt iekāpšanas karti? Jā, cik jau tu šeit būsi? Līdz 1 naktī. Man ir 2 sviedri. Ak, tātad tu būsi šeit pēc 20 minūtēm. Jā. Labi. Es tev dabūšu viņas vārdu, ja tu gribi. Labi. Paldies. Labi. Atpakaļ pie otra policista Silvija uzstāja, ka viņa nav izdarījusi neko nepareizu. Es varu ar jums runāt, cik vien vēlos, jo es jautāju jums, par ko mani arestē? Par ko mani arestē? Par ko mani arestē? Par ko mani arestē? Kans. Kungs, par ko mani arestē? 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 Es iešu apakaļ un uzzināšu viņas vārdu. Par ko mani arestē? Par ko mani arestē? Kāpēc jūs mani apsūdzat par neatļautu atrašanos? Ja man bija Spirit Airlines biļete, man taču bija jāiekāpj lidmašīnā. Kāpēc tā būtu neatļauta atrašanās, ja man bija Spirit Airlines biļete un es mēģināju iekāpt lidmašīnā? Kā tā būtu neatļauta atrašanās, ja man bija aviokompānijas biļete un es mēģināju iekāpt lidmašīnā? Kā tā var būt neatļauta atrašanās? Šis ir pirksts. Šī ir lidosta. Ko? Es jautāju tev. Nē, nesatver mani stiprāk. Tu dari gan. Kungs, jūs man darat pāri. Jūs man darat pāri. Jūs bojājat grāmatu. Jūs mani stumjat. Es jūs neturu. Atlaidiet to. Nolieciet to. Jūs man darat pāri. Vienkārši noliec roku, atslābini to. Kāpēc tu mēģini mani piespiest? Atslābini to. Jūs man darat pāri. Jūs uz mani skatāties, kungs. Jūs man joprojām darat pāri. Šī policiste to nedara. Jūs to darat. Vai jūs varat nedaudz nolaist roku, jo jūs iztaisnojat manas rokas? Es joprojām nezinu, par ko mani arestē. Hei, jūs saspiežat to! Jūs man dara pāri! Viņš man dara pāri! Jūs to darat! Es vairs neraujos prom! Jūs man darat pāri! Aksāp! Es apsēdīšos! Ja man uz ķermeņa būs pēdas, tā būs tava vaina! Es raujos prom! Es joprojām esmu ar tevi! Pārstāj vilt manu roku! Tu dari to! Pārstāj! Tagad noņem rokas no manis, un tu joprojām spied manu roku. Pārstāj to spiest.
Jūs visi šūpojat manu roku! Tu mani spied! Pārstāj viņu spiest! Studijot! Tu mani spied! Tu esi pārstāj! Pārstāj, es viņu arestēju. Jā, padomā par to. Vai Ebonija šeit? Lūdzu, viņš man dara pāri! Viņš man dara pāri! Tu zini, kā tu mani turi? Tu mani turi vaļīgi! Viņš mani speciāli rauj! Un tad viņš velk manu roku! Kāds ir viņa attaisnojums? Tas man sāp! Tādēļ viņš mani tur ar abām rokām! Šis ir drošības brīdinājums. Tu esi atbildīgā. Jūsu drošībai. Lūdzu, mēģiniet neatstāt bagāžu bez uzraudzības. Bez uzraudzības atstāta bagāža tiks aizvākta un var tikt iznīcināta. Visiem cilvēkiem ir jākontrolē savs personīgais īpašums, tostarp rokas bagāža un reģistrētā bagāža. Silvija tiek arestēta par iekļūšanu kritiskā infrastruktūrā bez atļaujas. Tiešsaistes tiesas ieraksti sākotnēji liecina, ka šī apsūdzība bija 3. pakāpes smags noziegums. Visi šie noziedznieki un narkotiku tirgotāji visā Dienvidu Floridā, un jūs nearestējat kādu, kurš ir pazaudējis savu vietu. Sveiki! Vai es varu dabūt alu? Lūdzu, neraudi! Tikai tāpēc, ka tava pašcieņa ir aizskarta. Beiso burtiski brūk! Šie noziedznieki ir visā pasaulē, un Beiso grib arestēt kādu, kurš notavēja savu reisu. Misters Pauels, jūs esat! Lūdzējs, un jūs zināt, es esmu nigērietis. Man ir visi jūsu vārdi. Iesting! Vai jūs ar savu personīgo telefonu nofotografējāt manu autovadītāja apliecību, kungs? Tas ir mūsu darba lietas. Nē. Vai jūs nofotografējāt manu vadītāja apliecību? Es vairs nerunāšu, es beidzu, es nerunāju. No. Nē, vai jūs nofotografējāt manu vadītāja apliecību ar savu personīgo telefonu, kungs? Nē, es tikko redzēju, kā jūs to izdarījāt. Labi. Labi, tad nav problēma. Vai tas bija jūsu telefons? Vai tas bija jūsu telefons, ar kuru jūs uzņēma fotogrāfiju, kungs? Labi. Kundze, vai tas ir jūsu telefons? Vai tas ir jūsu telefons? Es uzrakstīšu milzīgu sūdzību par šo. Es pārliecināšos, ka Beiso zina, ka jūs to izdarījāt. Ka jūs esat arestējuši kādu par to, ka viņš nokavēja savu reisu. Ap Dievs! Wow! Es nerunāšu ar jums. Jūs atkal spērāt ar manām durvīm. Es iesniegšu sūdzību par to, ka sabojājāt man transporta līdzekli. Jā, tu to dari atkal. Labi, tu to dari atkal. Kas ir nepareizi ar tavu transporta līdzekli? Tu to dari atkal. Vai tu vari izvirzīt pret mani šīs apsūdzības? Jā vai nē? Tu esi cietumā, ja? Tu esi cietumā par neatļautu atrašanos teritorijā. Tu esi cietumā. Tas arī viss vienkārši. Es esmu beigusi. Es te atrodos neatļauti. Spēr vēlreiz pa manām durvīm. Es esmu apsūdzēta par pārkāpumu. Kur tieši es atrados neatļauti? Es tev saku tieši tagad. Kur tieši es atrados neatļauti? Kur es atrodos neatļauti? Man ir tiesības zināt, kur es atrados neapļauti. Kur tieši es atrados neapļauti? Sveiki! Kungs! Vairs nav ko teikt. Kur es neatļauti atrados, ka jūs mani arestējat? Tu zini, kur? Kur tas bija? Tu zini, kur? Es nezinu, kur es biju. Labi, tad viss. Es mēģinu noskaidrot. Labi, nekādu problēmu. Jūs pat nepaziņojāt man manas Miranda tiesības, kad mani arestējāt. Labi, jūs pat nepaziņojāt man manas Miranda tiesības, kad mani arestējāt. Jūs mani arestējāt bez Miranda tiesību paziņošanas. Jūs neteicāt, ka man ir tiesības klusēt. Jūs mani arestējāt bez Miranda tiesību paziņošanas. Jūs mani arestējāt bez jebkāda pamatojuma, kāpēc mani arestēja. Jūs vedat mani uz cietumu, nesniedzot paskaidrojumu, kāpēc mani arestē.
Jūs sakāt, ka es neatļauti atrodos vietā, kur man ir biļete atrasties. Par ko jūs mani arestējat? Par ko jūs mani arestējat? Es vēlreiz jautāšu, jo man vajag paskaidrojumu. Par ko jūs mani arestējat? Es nebiju vardarbīga. Es nepārkāpu nevienu likumu. Es ar nevienu nerunāju agresīvi. Es pat nevienam negraudēju. Par ko mani arestē, kungs? Jūs nevarat mani arestēt par nelikumīgu iekļūšanu, ja man ir biļete, lai atrastos terminālī un pie vārtiem, kur man jāiekāpj. Jūs nevarat mani arestēt par neatļautu atrašanos. Jūs nevarat mani arestēt par neatļautu atrašanos. Jūs man nenolasījāt manas Miranda tiesības. Jūs man nenolasījāt manas Miranda tiesības. Jūs tikko mani arestējāt. Jūs saprotat, ka tas viss nav manu tiesību pārkāpums, vai ne? Manas tiesības, jūs taču to zināt. Jūs saprotat, ka tas ir pārkāpums arestēt mani, nesniedzot paskaidrojumu, kāpēc mani arestē. Un ir nelikumīgi mani arestēt, neizskaidrojot manas Miranda tiesības. Jūs to saprotat, vai ne, kungs? Vēlreiz, es jautāšu vēlreiz. Par ko mani arestē? Silvija turpināja vēl kādus 30 minūtes. Mēs pārlieksim uz brīdi, kad viņu atved uz Brauārdas apgabala cietumu. Kamēr viņas bagāža joprojām ir lidostā, viņa līdzi atnesa savu pirmkostīgo nekaunību. Es jums nepalīdzēšu. Ej, pasakiet viņiem, lai atved šerifa vietnieci, kas viņu izvedīs no telpas. Es nepalīdzu. Nē. Klausies, es cenšos no tā izvairīties. Jā, vīrietis! Vienkārši atrodu kādu, kas viņu izvedīs ārā. Tas arī viss. Es gribēju, lai viņi viņu izved ārā. Vai arī vīrieti vai kādu citu, jo ja viņi man iesatīs, būs problēmas. Tāpēc es cenšos no tā izvairīties. Kurš teica, ka es tev neaiztikšu? Es nekad neaiztiktu policistu. Man tev nav jāiztiek. Man tev nav jāiztiek. Es to nedaru. Es to nedaru. Es ar tādām lietām nenodarbojos. Tu vari izkāpt pats. Es tevi neaiztikšu. Tevi. Tu. Vari. Man nav jācīnās ne ar vienu sievieti. Ne tevi, ne kādu, kas strādā labošanas iestādē. Vienkārši paņem viņu un atved šurp. Es nestāvēšu kopā ar šo problēmu. Tu nevari kā darīt. Labi, viņa to nodos tālāk. Labi. Kāpēc tu man izjoko? Jā, labi, pagaidi tad. Neizjoko mani tad. Pagaidi. Pagaidi. Turpini. Ap tu ej, turpini. Turpini. Kundzei. Paliec tur, pēdējo reizi saku. Cik daudz? Cik reiz? Jā, labi, labi. Nav problēma. Jēzus Kristus. Brau, viss, kas viņai jādara, ir jāiziet. Viņa negrib klausīties. Tas ir tāpat kā Edija. Nu nopietni, tu taču joko. Mēs gribam to visu darīt neatļauts atrašanās dēļ. Labi, es tev paziņošu. Es to pateikšu tikai vienu reizi, tāpēc klausies un pārstāj runāt. Kad izkāpsi, tu dosies uz mūsu staciju. Labi, mūsu stacija ir 2. termināls un Delta. 2. termināls, Delta. Es iešu pie 1. durvīm. Tur būs rakstīts šerifa birojs. Tu klauvēsi pie durvīm. Tu teiksi, sveiki, mani arestēja. Mani arestēja sestdien. Man vajag savu bagāžu. Man būs jāiet un jāpaņem sava bagāža no šerifa biroja. Ja tu nepaņemsi savu bagāžu no šerifa biroja, tā nonāks pierādījuma nodaļā. Un tad tev pašam to būs ļoti ilgi jāgaida. Labi? Beidziet, ko jūs izdarījāt, mister? Antonio, nekāda problēma. Man nav jaukas cietas. Labi, viss kārtībā. Rūpējies par tiem bērniem. Par nokavēto reisu. Tas ir tas, kas notiks. Tas ir traki. Par šo reizi. Tas ir traki. Man tiešām žēl tevis.
Es nevaru tev pieskatīt. Tu pabeigsi pārējo darbu. Jā, es novērtēju, ka tu ļauj mums smalpelnīt naudu. Tev būs jāuzvelk šie. Ja tu to nedarīsi, viņi to izdarīs tur iekšā. Nē, tu vari to izdarīt. Tāpēc es to izdarīšu. Tu to darīsi vai nē? Labi, viņi to izdarīs tur. Ankoni. Es šeit nestrādāju. Tu nezini. Man vienkārši ir bail. Es šeit nestrādāju. Nē, tu vari palikt. Tu vari palikt tur lejā. Tu vari izkāpt. Nedrīkstam pieskapties. Nu, tev būs jāpaliek tur lejā. Es esmu šeit. Tu vienkārši mēģini būt. Es gaidu. Nē, es neesmu. Es neiešu. Vienkārši paliec tur. Tas arī viss. Tas ir viņš. Paliec tur. Nākamajā dienā Silvija un Zaja Kaura tika atbrīvots no cietuma pēc tam, kad samaksāja $1000 drošības naudu. Nomiera tiesnesis šajā lietā atrada pietiekamu pamatu apsūdzībai. 2025. gada 26. jūnijā Silvijas un Zajas Kaura lieta tika pārkvalificēta par kriminālu pārkāpumu, un kopš tā laika viņas lieta ir slēgta. Un kā mēs tagad zinām, to pašu var teikt arī par Spirit Airlines. Paldies, ka klausījāties šo raidījumu Inside the Crime. Es esmu Elizabete Milmere, un mēs tiksimies šeit atkal pirmdien ar nākamo lietu.